ceļā man bija interesants notikums. Es braucu, un tieši tajā mirklī, labajā ceļa pusē, lūst koks. Tieši es braucu, un viņš lūst. Es jau drusku kā piebremzēt, lai tā kā ātri paskatītos, viņš nelūst uz manu pusi. Tas bija tik nereāli. Bet nē, viņš gāzās uz priekšu. Tā kā manā braukšanas virzienā. Bet ceļa malā. Bet tas bija tik jocīgi. Viņš bija pilnīgi satrūdējis un, liekam, salījis. Bet ka tas notika tieši tajā momentā, kad es braucu garām. Jā, tas bija tik ļoti jocīgi un interesanti. Man ļoti tas patika. Un tad es iedomājos domu, ka cilvēks, kas lūk šādi, kā vecs koks, sēž mājās un kurna, ka viņš tur slīms vai kaut kās tur viņam blā, 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 tad viņš tā arī var nokrist, kā tāds koks, vecs, satrūdējis. Bet ja cilvēks sporto, brauc ar riteni, tad viņš jūtas dzīves un jūtas ļoti labi. Es šodien jūtos ļoti labi, jo beidzot es braucu ar riteni. Jā, tas koks bija tas tieši es redzēju to visu. Jā, labi, ka ne man virsū.